Čau! Gribētos teikt vasarā, bet mums laikam visiem ir vienāds viedoklis par to, kas šobrīd darās ārā aiz loga. Es nezinu, kur es biju, kad palaidu garām announcementu, ka vasara tiek vai nu atcelta vai pārcelta, nezinu. Bet es joprojām neatmetu domu iebrist ezerā vismaz līdz ceļgaliem šogad. Bet ir jūnija beigas, naktis kļūst garākas, vispār visi iet lejā no kalna. Let's stay positive. Šodien ir kaut kāda īpaša diena. Ne planētu un zvaigžņu izkārtojumus neesam pārbaudījusi, bet tā notika, ka es šodien ne tikai iesāku savu bingo atskaiti, ne tikai paņēmu rokās atvatas, ne tikai iesāku jaunu kastomu, tā ka vēl šitien uzpeldēju. Un vēl iešāvās prātā doma par nedēļu grāmatu atsākšanu, bet, let's be honest, man joprojām nav diži ko rādīt un stāstīt day to day, par spīti tam, ka joprojām esmu bezdarbnieks. Varētu darīt daudz ko, bet pēdējā laikā ir iestājies tāds baigais slinkums. Nelepojos, bet ir kā ir. Nē, labi, nav viss tik traki. Pa dienu es mācos e-komerciju. Mācos e-komercijas pamatus un kā taisīt e-veikalus, taisu ēst un kaut ko dārzā ņemos un pa māju. Ar kolēģi vīru bīdām visādus projektus un remontu iesākām viesistabā, lai mušu aizdristos griestus un sienas nokrātot citā krāsā. Bet diži nedēļgrāmatai piemēratu neko es nedaru. Tāpēc atmetu tai rokai ar domu, tai domai ar roku. Un vismaz esmu šeit šādā kapacitātē. Šodien es jums varu parādīt 3 pabeigtus projektus. 2 no tiem ir zeķu pāri, un 1 ir episki special pabeigts darbs, kas ir testa adījums. Jā, mīļie cilvēki, jūs dzirdējāt mani pareizi, un nē, tas nav 10x10 krūzīšu paliktnis ir ievotajā rakstā. I know. Es šokā tāpat kā jūs. Vispār, davai sāksim tad ar to. Mūsu pašu Renāte dziedātāja, Singing Nits, Instagram un Ravelry un adīšanas pasaulē gada sākumā izsludināja testu. Nē, principā viņi izsludināja 2 kārtās. Pirmo reizi, kad izsludināja, es nomīzu un nepieteicos, kaut arī šausmīgi gribējās. Jo, baigā interese, kā tas ir, kas lācītim vēdarā, ko tas nozīmē un kā tas ir. Un, ja drit vai kociņi, kā man gribas attiekšēt to bingo lodziņu, ka es esmu piedalīsies testā. Kad otro reizi viņa izsludināja testu, es viņu atrakstīju. Noliku fakta priekšā, pateicu, ka baigi gribu, bet nežēlīgi bail, ka nesanāks, ka nepaspējuši laikā, visādi citādi, būs dimbā. Bet šī dulā sieviete man tik un tā paņēma testā. Par ko man viņai, protams, ir bezgala liels paldies, bet mazliet jāapšauba viņas kritiskā domāšana. Un kā jums šķiet, kā man ar to testu gāja? Es sevi tādā stresā iedzinu, ka aizmirsu kā valdiņus uzmest. Labi, tam kaut kā beigās tiku pāri. Pēc tam nemācēju savienot aplī, tā, lai nesagriežas adījums. Sagriezās. Ko adu nevaru saprast, kāda vēlna pēc man, neiet kopā. Labi, izārdīju. Ārdīju, man liekas, kāds reizi 4 reāli pašu sākumu. Pēc tam kaut ko adu, izrādās arī lasīt esmu pārstājusi mācēt. Aizadīju daudz par daudz, nekas nesanāk, neko nesaprotu. Uzreiz rakstu Renātei. Jā, tā ir, aizadījos par tālu. Labi, neko ārdam ārā, vēlreiz tā sākam par jaunu. Bet kaut kādā
maģiskā veidā. Pēdējais kronis visam bija, ka es saprotu, ka man nepietiks dzīves, lai pabeigtu. Nu, seriously. Bet kaut kā sanāca tikt cauri sveikā. Pabeidzu laicīgi un vispār viss bija super. Anyhow, būtu kā laiks parādīt, ko es adīju, vai ne? Lai nav tukšas runāšana. Un adīju es lūk šādus te tūrainīšus. Mani mati komplektā. Adīti no 7 brāļiem, 3,5 mm adatas un afigennākais lepnums pašai par sevi, ka pabeidzu. Jauki, silti. Nu, īstu ziemu vēl nav redzējuši, tikai to, kas šobrīd ārā jūnijā. Bet, jā, te var mazliet redzēt, nu, bet ļoti mazliet, ka pats galiņš, purniņš ir pabeigts ar citu dzīvu, kas par laimi ir, nu, nenormāli tuvā tonī, un tāpēc nekas acīs nemetas. Tā kā jā, vēlreiz paldies Renātei par šo iespēju un par maniem burvīgajiem cimdiņiem. Tā kā jā, šitais bingo lodziņš ir atķeksēts. Vienīgi esmu nolažojusi un vēl neesmu sabildējusi un izlikusi tīklos. Bet, nu, varbūt šodien. Nākamie 2 darbi arī īstenībā saistās ar Renāti, jo tie ir zeķu pāri, ar kuriem es piedalos viņas neformālajā Nitalong, kas iet katru mēnesi, ir cita tēma. Un aprīlī mums bija... Kas mums bija aprīlī? Rotaļīgums. Un ilgi nevarēju izdomāt, nu ko man adīt. Jau aprīlis bija vidū, ar maniem tad tempiem. Es jau baigi šaubījos, ka man kaut kas sanāks. Bet nē, viss kārtībā. 3.4. aprīlī pabeidzu zeķes. Tadā! Šīs ir manas Džokera zeķes. Man jau liekas, ka es kā naglāju uz galvas trāpīju ar savu dizainu. Pirmkārt, esmu priecīga, ka beidzot uzadīju tās Endralakas zeķes, par kurām es žužinu jums jau mēnešiem, man liekas. Otrkārt, liels prieks, ka man iznāca attieksēt vēl vienu bingo lodziņu, kas ir maskamolīšu projekts, jo šīs ir radītas no dažādiem maziem kamolīšiem, ko man sagatavoja Līga. Tas ir Līgas pašdarinātais adventes kalendārs, ko viņi man uzdāvināja pagājušajos Ziemassvētkos, nu, pirms. Tā kā jā, tas padarīja šo projektu vēl mīļāku un foršāku, un jā, ļoti prieks par paveikto darbu. Otrās ir māja zeķes. Un mājā mums bija tēma dabas bagātības. Ar māja zeķēm, man izdevās tās pabeigt, bet kaut kur māja vidū es biju baigi veikla. Bet nolažoju ar bildēšanu un izlikšanu publiski, tāpēc pirmo dienas gaismu un skatījumu tās pelna šobrīd. Tadā! Kā jums labāk? Šīs ir manas mājas zeķes. Manas īzeķes adīju īsas, jo man bija termiņš. Un termiņš bija ziedošās tulpes dārzā. Jo tās bija akurāti šādos te toņos, kas man arī bija mans inspirations uzadīt tādas zeķītes. Gribēju uzadīt un ar tām nobildēties. Nu, lai visiem būtu, tā teikt, saprotams, ko es te mēģināju panākt. Bet, nu kā, parasti nolažojos.
Doma laba, izpildījums kā parasti. Tāpēc šeit, kur manas tūpas, un šeit, kur manas zeķis. Cerams, varat saskatīt līdzīgi. Adītās ar Knitcrate zeķu dzīvi, kurš atceras Knitcrate? Vienreiz jau adīju zeķus ar tādu te, un pārējais ir maska moliņa joprojām no Līgas adventas kalendāra. Jā, jaukas zeķītes, patīk, bet vēl jānobildē, jānoformē, tur jāizmet kā un tā. Bet jā, mans 3. pabeigtais darbs. Atmiņa man pēdējā laikā ir galīgi švaka, bet man liekas, tas arī viss pabeigtu darbu sfērā. Tagad es jums varu parādīt 2 procesa darbus. Viens jums jau būs diezgan pazīstams, jo tādu dzīves kombo es jums jau esmu bāzus ekrānā. Otru es iesāku šorīt pēc brokastīm, jo gribējās. Tātad, pirmais procesa darbs ir nutidena fliterīšu un kokvilnas kombo. Un te top Petite Knit Lulu Slipover veste. Spīd un laistās. Adīju. Un tad pēc jebkāda īsta iemesla sanāca apstāties un iestrēgt. Adās no mugurpuses, bet man ir mazliet aizdomas, ka man nepietiks fliterīšu visai vestē. Man ir 3 kamoliņi, un no pirmā, kā redzat, jau kartona rullis spīd tā konkrēti cauri. Tāpēc mana doma ir, vēl ir jāpavada mazliet vairāk, lai tiešām saprastu, vai kāda būs tā dzīves situācija. Bet jebkurā gadījumā domāju pēc iespējas ātrāk beigt adīt mugurpusi un adīt priekšu. Lai tad tiešām priekšpusē pietiek to fliteru, un mugurpusē būs kā būs. Jo es jau neredzēšu, kas man uz muguras, vai ne? Tāpēc, jā, šobrīd nav uz ko daudz paskatīties, kā tikai un vienīgi tas audums. Jā, kas te top auduma ziņā man patīk. Nav jau nekas mīksts. Tad necauktu par baigi mīksto. Fliterīši piedod savu tādu kā asumiņu kodīgumu. Bet tad jau redzēs, kā tas viss ir pēc mazgāšanas. Pirmo reizi darbojos ar nutidenu. Adīt ir jautri, plīst, bet var sadzīvot. Adu ar 3,5 mm adatām. Nezinām, iemeslu dēļ te man ir kaut kas uz aukliņas, jo laikam gribēju saskaitīt, vai man sanāk uzņemt pietiekam daudzumu valdziņus. Kāpēc otrajā pusē nav? Nezinu. Ģeniāli. Bet, jā, vienkārši jāturpina adīt. Cerams, atsākšu diezgan drīz. Vot. Un tad otrs procesa darbs ir lūk šādā stadijā. Te man top jaka no maniem Drops Melody pārpalikumiem, kas ir no šī džempera. Baigi mīkstais, baigi patīk. Jā, ko? Adu uz dullo, bez apraksta. Vai man, protams, pietiks to pārpalikumu? Es nezinu. Bet adīšu, kamēr tie ir. Bet man liekas, ka man vēl kaut kur, jo es, man liekas, pirku vairāk. Es vienkārši uz sitienu nevarēju šorīt atrast. Adās diezgan ātri, kā redzat, adu ar 5 mm adatām. Iespējams, varēja paņemt arī lielākas, tad ietu vēl raitāk. Bet, tas adījums ir tāds gana brīvs un principā, ok.
Jā, nu nekas tad dišs nebūs. Parasta jaka. Inspirations man ir no Janas no Finnish Knitting Stories. Viņai te nesen tapa tāda pūkaina strīpaina jaka. Un, kad es to ieraudzīju, es tāda, perfekti priekš maniem dzīvu atlikumiem. Jo, nu, šogad ir kā ir ar to naudu un dzīves pirkšanu. Ir jādara to, kas ir mājās, kā sacīt jāsaka. Jā, nu, krāsas kopā it kā iet. Īpaši neiespringstu būs, ja nu gadījumā kas mājas jaka. Bet jā, bija ļoti patīkami kaut ko šodien iesākt un tādu jaunu svaigu pādīt. Būs apmale, varbūt pat pogas, bet to laiks rādīs. Man vispār vajadzētu to teicienu tā kā copyright uztaisīt. Es laiku to lietoju, vai ne? Nu, tas tā. Dzīves moto ir kā ir. Tad, nu, viss, esat lietas kursā par to, ko es daru, kā es daru. Tagad var atkal pazust uz nezināmu laiku. Ne, nu labi, nu nopietni. Nu, protams, ka gribētos darīt un radīt un rādīt un stāstīt daudz vairāk. Bet tās iedvesmas nav. Moš atradīšu aiz tādu dīvainu, ko mēs vakar atstūmām. Un tieši meklēt. Tad jau redzēs, kā man iet. Kā man ies. Labi. Paldies, ka pavadīju šo laiku ar mani. Ceru, jums pietiek vitamīns D. Ja nē, jūs to papildināt ar apaļām tabletēm, tā kā es. Ceru, jums dārzā ir mazākas šausmas nekā man. Un adās daudz raitāk. Lai forši, lai radoši. Līdz nākamajai reizei. Atā!